Tuvojamies Saeimas namam, te jau mums gaida pārbaude. Skatāmies, ko teiks. Saeimas vēsturiskais krēsls pēc aptuveni 80 gadiem ir atgriezies Saeimas namā. Pēc 1940. gada visa šī iekārta tika izmesta no Saeimas nama. Galvenā persona, ko mēs redzam sēžot uz šo te krēslu, ir ģenerālis Edvards Kalniņš. Krēsls, slavenais krēsls, ir ieguvis stingrību, atguvis mugurkaulu, tā es gribētu teikt. Pirms tam, kad mēs nodevām viņu Aigaram, viņš bija tāds pašķidrs, kā mēs atceramies. Tomēr, kā jau mēs te izspriedām, 80 gadus dzīvojies visur apkārt pa pasauli un šodien arī atgriezies, kā es saprotu, savās mājās bija Saeimā. Un tagad kādu brīdi atradīsies šeit, Lantas muižā. Un šis krēsls arī ir bijis vairākas reizes gan vienā, gan otrā pusē, un es ļoti ceru, ka viņš paliks mūžīgi pareizajā pusē.